Nu jau 20 gadus paslēpusies starp citām Olainas skolām, Olainas mūzikas un mākslas skola piedāvā vietējiem skolēniem apgūt muzikālos un mākslinieciskos noslēpumus zem viena jumta, un dažreiz varbūt pat apvienojot abus mākslas veidus, jo, lai no mūzikas pārslēgtos uz mākslu un otrādi, ir tikai jāpārskrien no viena stāva uz otru. 5. decembrī mums bija liels jubilejas koncerts Jaunolainas kultūras namā, kur, tā teikt, pārstāvējām, var teikt, visas savus nodaļas krāšņā koncertā, arī izstāde bija. Un man bija prieks, ka bija liela atsaucība, bija teju pilna zāli gan ar pilsētas iedzīvotājiem, Olainas viesiem no blakus novadiem, kaimiņu novadiem. Ja darbs ir sirdslieta, tad tas noteikti sagādā daudz vairāk prieka, bet ja vēl arī darba kolēģi ir kā viena liela ģimene, tad darbs jau kļūst par nopietnu dzīves sastāvdaļu. Mums ļoti labi pedagogi un kolektīvs, pat cik nav bijis liels, tad mēs tā kā viena tāda liela ģimene. Protams, ģimenē notiek burzīšanās, bet visi savējie un tā lielos vilcienos tiešām viens otru, kā saka, ir atbalstījuši un priecājušies par panākumiem. Līdzīgi kā sporta skolā, arī mūzikas skolā liela nozīme ir inventāram, kurš noteikti nav lēts un tieši tāpat nolietojas. Galu galā varbūt parādās kāds jaunāks un modernāks instruments, no kāda būtu daudz vieglāk izvilināt apburošas skaņas. Es esmu patiesi lepns par to, ka mums ir iespēja teju lielāko daļu audzēkļu nodrošināt ar skolas mūzikas instrumentiem. Viņi var viņus iznomāt, bet viņiem vismaz ir iespēja ar kaut ko iesākt. Un tad, protams, tas ir tikai normāli, ja meistaram, topošam māksliniekam, mužiķim jau laika gaitā viņš nonāk pats pie sava. Mūzikas instrumenti ir daudz un dažādi, bet domājams, ka ik viens no mums reiz ir apsēdies pie klavierēm un pamēģinājis no melnbaltajiem taustiņiem izvilināt kādu viegli atpazīstamu meldiņu. Kā uzskata ilgadējā pianista Daina Vīlipa, tad ar klavierēm dažkārt nav nemaz tik vienkārši, kā varbūt ar kādu mazāku mūzikas instrumentu. Violnieks var paņemt uzskaņot savu violi, jeb tur klarneti vai flautu vai vēl kaut ko, bet pianists jau neko nevar izdarīt. Kādas tās klavieres ir, tajā brīdī uz tādām jāspēlē. Domājams, ka ik viens mūzikas vai mākslas skolas audzēknis kādreiz uz nodarbībām ir gājis saīdzis, sapīcis vai sabozies, jo kāpēc, kamēr citi var daudzīties vai neko nedarīt, viņam ir jāsēž pie čella, klavierēm vai molberta. Tieši tas nodarbinātības faktors, ka viņi šeit pavada pēc, teiksim, tās parastās skolas, to savu ikdienu, varbūt viņus tieši disciplinē, ka viņiem ir tā nodarbe, tā ir tā mūzika, jeb māksla, pareizi teicāt, mazāk laika blēņām. Te ir forši, nav tā, ka, piemēram, garlaicīgi. Te var kaut ko iemācīties un kaut ko uzzināt. Te ir ļoti forši tiešām. Var atrast draugus. Nereizi vien mūzika un māksla ir bijušas nesaprastas, pārprastas, nenovērtētas vai tieši pārvērtētas, bet nekad ne mūzikas šedevri, ne mākslas darbi neatstās vienaldzīgu.